Laimīgo jauno gadu! Ei! Nu, ko sveiki! Šoreiz mums ir Junklado. Junklado? Junklado. Okay. Tad nekā nezinu, kurš ko ir domājis. Arī pazīstams tautā kā Markus. Čau, Markus. Čau. Kā tev šodien diena, kā sokas? Mēs no rīta rakstam. Nu, kā nu kuram mums laiks, tad Dimitriju rīts, tev iespējams ir pusdienu laiks. Nē, es pamodos, cikos tur 7:30, tad es piecēlos, bla, bla, bla. Man bija jāizved uz cilvēku uz autobusu. Tad es atbraucu atpakaļ mājās un tad aizgāju gulēt atkal. Es pamodos tikai pirms kādā stundas apmēram. Jā, tu esi mums agrais putns, tu vienmēr tā agri celies. Nē, es ceļos parasti 10. Nē, 10. tas jau ir normāls laiks. Es arī mēģinu celties 10. Tas ir darba dienās. Nē, man arī man darbs sāks 9, tātad es ceļos 10. Man darbs sāks 9, tā kā es ceļos 10. Jā, tad mums ir pūci vairāk. Jā, es vairāk pa naktīm esmu augšā. Jā, man nakts arī patīk. Man tieši kaut kur 2 naktī, tas ir mans pats produktīvākais laiks. Jā, tāds sēd, pēkšņi Daniels uzraksta. Hei! Ir gadījies, jā. Izrādās, esmu vienīgais, kurš naktī neguļ. Tu tāds fórumā bradā, visi klusē, neviena nav tās, labi. Citreiz kāds kaut kādos 4 naktī tur kaut ko vajag sākt drukāt. Okay. Tā, kā tu vispār mūs atradi, Markus? Mēs sākam no pirmsākumiem. Tas ir ļoti labs jautājums. Bet neatceries? Visticamāk, ka tas bija tas laiks, kad es dublēju anime latviski mēģināju. Man bija tās pirmās 7 minūtes pirmajai reizes epizodei, man bija pirmā epizode. Es biju tas čalīts, kas ierakstīja visas balsis, kā es pats. Tā epizode kaut kur vēl pieejama ir. Links vairs nestrādā forumā, bet man viņš kaut kur lokāli ir saglabāts vēl joprojām, ja es nemaldos. Tad es atradu, ka forumā bija arī kaut... Jo es biju meklējis latvisku anime. Un tad es kaut kā atradu caur to forumu. Tas bija 19. gads, ja es nemaldos. Tad uz latvisko anime. Mums bija fāze, ka viss kaut kas bija izlikts, manga bija, bija mazlietiņu. Tas tā. Un tu vai tu atceries, ko tu padomāji par fórumu, kad tu viņu ieraudzīji? Kas par miskastu? Populāra atsauce cilvēkiem ir tāds, es nezināju, ka fórumi vēl eksistē vispār. Es zināju, ka fórumi eksistē kā fórumi. Es jau internetā tā teikt visu laiku esmu, bet vairāk bija tāds, Latvijā ir cilvēki, kas, jo tas bija tas laiks, kad, vēl uz robežas bija tā kā anime popularitāte. Jo es sāku skatīties anime 16. gadā, tad varētu argumentēt, ka tas bija tas brīdis, kad sāka popularitāte kāpt lēnām. 19. gads vēl bija tā, un tad pēc tam populārāks palika viss, bet lai gan viena no pirmajām domām, godīgi sakot, likās drusku dead bija. Forums. Derpī? Dead. Ļoti plus. Dead. Dead. Jā. Jā un nē. Tas vajag atkarīgs no tavas tās mērauklas, jo es, teiksim, skatos uz kādiem latviešu formiem, es paskatos pēdējos ierakstus, un tāds pēdējais ieraksts bija 2 mēnešus atpakaļ. Es vairāk dead uz globāliem mērogiem. Ja tu skaties kaut kāds masīvs fórums, kur tev tur, es nezinu, 1000 ierakstu dienā vai kaut kas tam līdzīgs, vai es nezinu, katru dienu jauna tēma, vai 3 jaunas tēmas, vai vēl kaut kas. Tur, mums vajadzētu bišķi vairāk tautas, bet
aktivitāte katru dienu ir. Bet tā, ja skatās globāli, jā, bet mēs esam Latvijā, kinda. Jā. Mēs esam maizīgi. Jā. Maizīgi, bet noturīgi. Noturīgi. Kas tagad jau ir 11, 12 gads formam? Varētu būt, jā. 10. bija kurā gadā? Man liekas, 2 Nē, gadu 10 gadus, man liekas, mēs kādus 2 gadus atpakaļ Jā, 2 gadu atpakaļ 10 gadu bija. Tā kā 12 gadu esam. Jā, bet tagad visi jauni lapas pusi ir rebrandings, tāpēc pirmais gads esam svaigi, jauni, neapturami. Jā. Pilda ar entuziasmu. Jā, izdzīvojām. Aga mēs visu šo laiku esam dzīvojuši bez reklāmas kampaņām īstenībā. Es vienā brīdī bija vienā brīdī bija tā, kad es gāju cauri achievementiem, tad sapratu, ir achievements, kad ja tu uzaicini kādu cilvēku. Un tad es darīju tā. Es dabūju Facebook skraperu, kas skrapoja profilus pēc interesēm, un tad es vairākus cilvēkus izvēlējos un aizsūtīju ziņas. Viens no tiem cilvēkiem bija Shadowrise. Tātad tu esi vaininieks pie tā, ka Shadowrise pie mums pievienojās. Jā. Lai kā man liekas, Shadowrise viņš bija parādījies īstenībā kaut kādā draugiem grupās kaut kas. Nē, Shadowrise neminēt. Shadowrise toči nepagaist, neesmu viņu nekur citur redzējis. Jā, viņš, Shadowrise es uzaicināju ar Facebook. Bet tad viņš mums neko tādu nestāstīja viņa epizodē. Bet tad ir tāda lieta. Es tā arī nedabūju savu invite achievement. Es nezinu, vai viņš neuzklikšķināja uz linka, vai atsevišķi iegāja, vai ko. Jā, viņš neklikšķināja uz tiem aizdomīgajiem linkiem. Rekā, tā tad pilnīgi skreipot varēja faceīt. Bija webapi, kur ļāva filtrēt. Jā, prāvēs, bet turpat tādā ziņā es domāju, vienkārši, vai tev vispār vajag tik sarežģītu skreipu, tu aizēji, atver kaut kādu Unicorn Latvija lapu un saklikšķini uz dažiem cilvēkiem, kas izklausās gana latviski, lai būtu vietējiem, kaina. Nē, es vienkārši uzliku daudz filtrus, tad es skreipoju un tad es ranoju skriptu, kas automātiski sūtīja tās ziņas. Bet tu izklausies diezgan tāds... Ja tev nenobanaja Faceīšu kontu, jau baigi veiksmīgi. Tu izklausies kinda advancēts kaut kā šito skriptiem, software, nezinu, programmēšanu. Tā ir viena no manām lielākajām brīvā laika formām, kad es vienkārši kaut ko randomā daru uz datoru. Kaut kādus GitHub projektus. Randomā darām uz datoru. Tas ir citreiz produktīvāk, citreiz mazāk produktīvāk. Nē, randomā tas uz datoru tas vairāk pa GitHub projektiem kaut kādiem webapiem, obscure, visādiem tādiem. Vienkārši. Lai piemēru pēc, kas tev bija viens no tādiem pēdējiem lielajiem atradumiem GitHub? Pēdējiem lielajiem atradumiem. Labs jautājums. Kas tev aizķērās prātā kaut kāds skripts, programma, kas tev iepatikās? Tas vairāk saistīts ar manu YouTube un tā, bet tas jau kādu laiku atpakaļ bija, bet tas tāds lielākais, ko es varu atcerēties. Tāds webs, skripts, kas rano Whisperu AI, lai varētu subtitrus uztaisīt YouTube vidžikiem automātiski. Bez nekāda papildu darba. Whisper AI ir kaut kāds subtitru ģenerators, tā kā? Whisper AI... Varbūt tas pat ir zeme OpenAI. Es neatceros Whisper AI. Izklausās baigi. Nē. Whisper ir zeme OpenAI. Ir? Okay. Vēl gan viņi viens otru pērk visu laiku tagad. Tas ir skripts, kas man ļauj vienkārši vienu skriptu noranoju viņu ranoju caur Google tiem, aizmirst, kā viņš sauc, ir tie notebooki, kur viņš izmanto Google procesorus un GPU. Un tad man nav savu sistēmu jāizmanto. Notebook, to Jā. Viņu servisu, ka tu vari augšpielādēt savu materiālu, un tad viņš tā kā tev viņu izskaidro un kaut kādas operācijas veids. Tā kā tas ir YouTube video, kas jau ir principā no Google. Tad tas drusku atvieglo lietas, un tad es atradu GitHubā skriptu, kas ļāva to
savienot visu, lai automatizētu. Okay, jautājums par skriptiem. Vai tu pirms tu viņus palaidi, vai tu skaties, ko viņi reāli dara? No, Tā kā vai tu paskaties to kodu, kaut ko operācijas, kas tur notiekās vispār? Es uzmetu ātru aci. Vēl uzrāvies neesmu. Bet tie parasti ir ļoti specifiski skripti. Var uzrauties tā kā uz kaut ko, jā? Kaut kā, ja tie ir open source skripti, tu visu kaut ko var, tur visādi vīrusi var būt. Un vienkārši datu viss kaut kas tur dādzības. Ja tu kaut ko tādu maziņu, ņocīgu atrodi, tur vajag paskatīties. Tagad, piemēram, viena populāra lieta, kas tagad parādās, ir arī caurumi. Ja mēs runājam par kaut kādiem AI botiem, šitos LLM-os caurumi. Ja tu vispār viņus brīžiem var sataisīt vienkārši, ka tu tur, kā tur ir kaut kādi prompti, kas cilvēku valodā rakstīt vēl kaut kādi šitie te. Un cilvēkiem patīk laist savu aģentus, kas nozīmē, ka tu vienkārši botam iedod tiesības palaist komandas uz sava datoru. Un tad cilvēki mēdz ieslidināt tur iekšā kaut kādos gatavos produktos kaut ko tādu interesantu, ka tas bots var kaut ko izdarīt, kādu caurumu atstāt vai es nezinu. Man liekas, racējs tagad pat neliek, bet pieņemsim uzlikt kaut kādu ļaunatūru, kas čmirī tavu skripto mierīgi. Tur, teiksim, man liekas, viens, ko esmu dzirdējis, kas man uzjautrināja, ir tāds programma, kas tu copy-paste to kripto adresi. Ja gribi kādam naudu sūtīt, ja? Tu viņu copy-paste to, programma pakluso to, ko tu nokopēji, nomaina uz ļaundara maciņu, un tu iemet iekšā. Tu tā kā redzi kaut kāds garš, tas te kods kaut kas, tu gan jau ir tas, kas tikko iekopēju, vai ne? Un tu paņem nosūtu, pēc tam skaties bēg, bļāvēns, skurien tā kriptovalūta aizgāja vispār. Bet šitais jau ļoti sens ir. Es atceros, kad es ar kripto ņēmos, teiksim tā, mēģināju legāli tikt pie kripto. Legāli. Un tad bija tā, ka tas bija ļoti populārs, tā teikt, veids, ko teica, ka ķepā labs veids, kā dabūt kripto. Vairāk es neteikšu par to. Gāja kādu siti. Ļoti mīklaini. Vai arī tu darīji to prīkā, ka tu skreipoji šitos te kaut kādus GitHub augšpielādētus maciņus vēl kaut ko internetā? Es daudzas metodas izmantoju. Daudz metodas. Teiksim, tā neviena gribēji kripto un tu gribēji to bez maksas. Es gribēju kripto un es gribēju kripto bez maksas, jā. Bet es iztestēju visas metodas, neviena nestrādāja. Izņemot tās, kuras es nebiju gatavs mēģināt. Tādas trakākas. Tas vienkārši nepamēģināja, nevis tās strādāja. Tu minēji, ka kaut ko ar YouTube tur ņemies, kur tur daries. Izņemot video skatīšanos. Jā, vispār YouTube interese man sākās jau kaut kur 10, 11 gados. Man ir bijuši ļoti daudz kanāli. Es esmu kaut kādus... gados, kad tev bija tā kā 10, 11, jā. Man, jā. Tas bija tā, kad es sāku ar kaut kādiem tutoriāliem, kur es mācīju taisīt kaut kādus tos matrixa, command bloka, tos batch failus, ķipa programmēšana. Kas pa matrixu? Tā kā matrica? Tā kā... Jā. Tas, kas ir matemātikā, vai arī tas ir kaut kāds cits matrix? Visā blokā vienkārši randomā skaitļi zaļi uz melna background rādas. Skaitļi burtiski kaut. Tas efekts. Tā kā screensaver šito efektu ķipa, tā kā no filmas matrix. Un tad es kaut kādus taisīju tā kā text-based quest games, jo es tajā brīdī arī gāju mācījos programmēšanas kursā, bērniem, kas bija domāts. Un tur tos iemācījos, tad es arī mājaslapu taisīju, kaut ko tādu. Un tad vienā brīdī es taisīju gameplay video uz Bad Piggies, kur tu taisi kaut kādas mašīnas un vienkārši brauc trases. Tas tā kā Angry Birds blakus spēle.
Tā kā tās cūkas no Angry Birds cūkas. Jā, un tur bija tā spēle, kad... Kaut ko es tādu atminos, ka bija, bet daudz kanāli, cik aptuveni ilgi viens kanāls dzīvoja tev? Cik daudz video bija? Tā, kuri bija tādi kanāli, kur man bija kaut kādā 10 video, tas bija ar Bad Piggies, tas man dzīvoja kādus vairākus gadus. Ir tā, ka es neesmu diezgan veiksmīgs, bet es esmu veiksmīgs. Tādā ziņā, kad es zinu, ka es to varētu padarīt par filmu. Man ir viens dzīves vesels kanāls. To es neteikšu, kas tas ir. Ja grib pastalkot, mani gan jau var atrast viņu. Bet citādāk... Kā tu baidies, kāpēc tu mums esi tāds noslēpumains? Nē, nav gluži nebaidos. Man vienkārši ir komfortablāk, ja es nepasaku. Ja kāds atrod un skatās, ok, bet es negribu zināt, ka tas cilvēks skatās. Vismaz, kamēr es nedabūju kaut kādu. Kas būs, ja tu zinās? Kas tev galvā man vienkārši sēž? anxietīs būs pārāk. Bet tā vienkārši vai tu baidies kāds pateiks kaut ko, ja tev pazīstams cilvēks, nē, man šitas te nepatīk, kaut ko tu dari ar savu dzīvi, būtu kaut ko normāli sāc strādāt. Nē, fuck them. Man vairāk ir ar to, kad man vienkārši veidošanas procesā ir anxieties tīri, kad mani redz. Man arī tagad ir anxieties. Nē, tas jau ir normāls, tas jau tā kā, man liekas, ja tu neesi. Man liekas, mums ar Dimitriju nav anxieties, ja mēs vienkārši esam gan ilgi pasēdējuši priekšā šitās te webkameras. Tas tā kā tev vienkārši man jau bija vairāk tāds trulums iestājas. Zini, kā strādā par webcam modeli. Esam pieraduši jau. Tad tu taču vairs nesatrauksies par kaut kādām tur detaļām, ka tavu seju redz tikai. Kā tu tā vispār, ja tu saki, ka tev tā kā anxietīs uznāk, kāpēc vispār tu nolēmi, ka YouTube taisīšu? Jo tas, man liekas, tāds diezgan... Tas ir kaut kas, ko es vienkārši izdomāju, un tas ar mani ir palicis. Tas nav kaut kas, tas vienkārši ir randomā. Es domāju, ka es to darīšu, un es to mēģinu darīt. Un man ir brīži, ka es esmu atgājis no tā, un es sapratu, labi, nē, bet tad es pēc laika atgriežos pie tā un saprotu, nē, man ir šis jādara. Es nezinu. Bet tu gan jau skatījies kaut kādus YouTuberus, ne? Jo es zinu, ka es par tādām lietām iedvesmojos, kad es kaut ko esmu vienkārši pats patērējis, un tad vienā brīdī ienāk ideja, man arī vajag šito sākt taisīt, ja es skatos YouTube, es gribu būt YouTubers. Īstenībā, aizsākumā nemazam tā nebija, tāpēc, ka man bija tie 11 gadi vai 10, cik tur es neatceros precīzi. Tagad es sāku taisīt tos YouTube vidīgus. Jā, es biju redzējis kaut kādus YouTube vidīgus, bet es nebiju tāds tā kā consumers īsti YouTube'am. Tajā laikā. Es vienkārši atceros, ka... kāpēc? Neatceros, kāpēc. Es vienkārši kaut kā sāku to darīt. Tas tik sen bija. Cik tev vispār ir tā vidēja skatījuma, Facebook to Bad Piggies? Tas man vairs nav pieejams, bet man bija... Tīra skatījumā bija pāri 100 parasti. Man bija, tas bija ļoti sen. Vairāk skatījumu man bija, kad es biju dažreiz uploadojis Supermax tāda spēle, web spēle. Tagad viņa ir vienkārši briesmīgi palikusi, kur viss ir vienkārši ados pilns ar monetizing, tā, ka nav paspēlējama spēle, bet bija tāds moments, kad Supermax web spēle, tā kā flash spēle, ko samlīdzīgs viņa bija. Un tur es dabūju pat vairākus 10,000 skatījumi. Bet tas bija tāds... Jā, tie kaut kādi. Ir kaut kādas nišas tādas spēles vai tēmas, kuras tu nezinot, vienkārši vari iemest un tev pēkšņi parādās skatījumi, tad 100. Kāpēc to gan es atceros, kāpēc izvēlējos Supermax uztaisīt video. Vispār es netaisīju video, es strīmoju, un tad es atstāju strīmu. Ar ļoti sliktu internetu, un man raustījās viss, bet tik un tā vairāk 10,000 skatījumi bija. Tas bija, jo es sapratu, neviens tik uz vienas rokas saskaitāmā daudzumā video bija tajā laikā. Tam, tieši tā spēlē. Tāpēc izdomāju to.
Jā, mums šajā mūsējā YouTube kanālā ir kaut kādi video, dažiem tūkstošiem skatījumu, vienkārši atslēgas vārdi sakot. Es esmu pilnīgi drošs, ka tie cilvēki vai boti, kas klikšķina uz to, neko nesaprot no latviešu valodas, bet tam video ir 1000 skatījumu. Tīpā veiksmīgākais video, kas ir bijis, viņš ir kaut kāds anime, man liekas, vienkārši tā kā nebija. Man šobrīd ir viens video, kas ir, es to pateikšu, cik daudz skatījumi, kas mans veiksmīgākais video, bet es to video īsti neieskaitu pie saviem, savas veiksmes stāstu, tāpēc, ka tas ir tāds, diezgan cookie cutter video, ko es, principā, vienkārši algoritmu, tā teikt, uzsakoju. Tas ir 20,9 tūkstoši skatījumu šobrīd. Tu esi monetizējies arī? Es neesmu vēl, man nav vēl 1000 subscriberi. Bet pat ar 1000 subscriberiem īsti monetizācija nesanāk normāli. Jā, tur tās izmaksas. Es nezinu, vai Google kaut ko. Kādreiz es atceros, ka bija tas, ka tev vajag sakrāt kaut kāds €70, lai vispār izmaksu dabūtu vai kaut ko tam līdzīgu. Man šķiet, ka vēl joprojām tā ir kaut kādi $100 vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, kas visdrīzāk konvertēsies pa €100, kā jau vienmēr, un tad, ja tas ir gana maziņš, tad tu tur ilgi krāsi to visu. Jā. Man līdz vecumdienām sadāk. Jā, un rādīs reklāmas visai saviem klientu bāzei. Ja tu nodarbojies ar YouTube video, tu ar kaut kādu video editingu arī ņemies? Vispār, es biju kādu brīdi freelancers, freelancers, mēs jau visi pažīzni esam freelanceri. Kur es rediģēju YouTube vidjikus. Tas bija freelancer.com platformā. Un rediģēju vairākus anime-related video. Kad rediģēju, tie bija tie, kur man iesūtīja voiceoveru, skriptu, un man bija jāsaliek klipi pa virsu tā, lai YouTube nenoņem nost. Klipi, mīmi, viss kaut kas tam līdzīgs. Un es kaut kādus, nezinu, zem 10 video, bet kaut kur 5 video, 6 biju samontējis, un tad es sapratu, nē, es šito negribu. Bet es arī biju gājis mākslas vidusskolā, kur to, jā. Tad nepatika, vai arī viņam šitādās nišās viens zina, ka problēma tev pat idejas varbūt patīk, bet vienkārši tas, cik zemi apmaksāts darbs, tas ir tādās lielajās platformās, tas arī var neaiziet. Es teiktu, lielākais iemesls bija zema apmaksa, bet vēl viens iemesls bija tas, kad man ļoti nepatika tieši tā tipa video rediģēt, kur tā no nulles ir vienkārši jāsaliek, nezinot kreatora vīziju, man vienkārši no nulles bija jāsliek klipi. Jālai pielādē, bla, 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 bla. Respektīvi, tu strādāt ar kaut kādu eksistējošu kreatoru, nezinu, streameri, un tur veidot viņam kaut kādas compilations vai kaut kādas tos... Jā, bet tad es sapratu, ka... Tas jā, jo tad man... Turpin, ko tu iesāki. Jo tad ir video materiāls reāli, ar kuru strādāt. Tas ir savādāk. Savādāk ir rediģēt video materiālu nekā taisīt kaut kādu zupu. Kaut kādu zupu no, kā viņi sauc, no kaut kādiem anime klipiem vai mīmiem un tam līdzīgi. Principā tev pašam tas sanāk vajadzētu izstrādāt visu stilu. Ja, tu dabū kaut kādu tekstu, kurš visdrīzāk neko varbūt pat nepieprasa un tādu, tad visa vizuālā daļa ir tīri uz tevis, tavu kreatīvo vīziju. Bet tas YouTubers, kuram es rediģēju tos dažus video, viņam bija kaut kādi vairāki 10,000 sakot, subscriberi YouTube. Viņam diezgan bieži rekomendēja video. Varbūt šeit gadījumā
viņam nav tik svarīgi, varbūt tas video, tas cēlīšs. Nu, tu bišķi viņš ir svarīgs, bet, nu, Viņš lai bija ir viens no tiem, nomināli atbilst tekstam. viņš bija viens no tiem, viņš vienkārši uzvēma uz YouTube, tā teikt. Nu, viņš vienkārši vēma video pēc video laukā. Viņš bija tāda tipa YouTubers. Tāpēc viņam īstenībā nebija tik svarīgi. Tas jau mazliet izklausās pēc content farmas. Viņus tā sauc. Tos te vēl ir arī kaut kā mākslinieks YouTube lieli drāmas un apvainojumi par to, ka pa plaģiātismu, ka zog kontentu, tā kā idejas, skriptus, pat viņš tie brīnumi viens no otra un ģenerē milzīgs daudzums ar visu, ko. Vai tu mēģināji kaut kur citur nodarboties kaut kādu šo video produkšanu, nezinu, kaut kādu? Es vēl pamēģināju Upworku, bet tur man īsti nesanāca. Bet ap to laiku es arī kaut kā man negāja tik labi vidusskolā, mākslas vidusskolā, no kuras es beigās aizgāju. Un kaut kā tas video rediģēšanas, tikai video rediģēšana kā atsevišķa lieta, tas kaut kā apstājās vienkārši. Man neinteresē vairs tikai to darīt. Bet es tā jūtu tādu zināmu, enerģiju tevī, ka tu izklausās tā, ka tu visu laiku kaut ko gribi darīt, ņemties, meklēt, jā, es visu laiku gribu kaut ko jaunu darīt un darīt. Tas ir, man visu dzīvi tas tā ir bijis. Es vienkārši gribu kaut ko darīt un kaut ko taisīt un radīt, bet es neesmu gluži viens no tiem radošajiem cilvēkiem, kas grib radīt radīšanas pēc. Man vienkārši, es nezinu, kā lai to izskaidro, bet man vienkārši gribas stimulēt savu smadzenes. Tas ir vairāk. Es gribu stimulēt smadzenes. Bet vai tev ir kaut kas ilgtermiņā aizķēries, vai tu tā kā pa bišķiņai pa bišķiņai to, vai tev ir kaut kas tāds, kas jau, es nezinu, tur... Man rotē tas viss. Gadiem tu dari. YouTube ir viena lieta, kas man rotē visu laiku. Man rotē rakstīšana, noveļu rakstīšana, tam līdzīgi. Man rotē tas, ka es gribu uztaisīt video spēli. Kas vēl man rotē? Tāda lielāka lieta. Man rotē tas, ka es gribētu kaut kādu... ir tas, ka man ļoti vairāk par to visu man interesē biznes. Viss saistīts ar biznesu. Tas nav tikai tā, ka naudas pelnīšana, bet tas arī viss tā kā, iesaistīts biznesā. Tā kā, tas arī varbūt saistīts ar radošumu, bet, negluži. Ar biznesu ir tāda lieta, ka tas skatīties, ka tas ir priekš naudas, tas ir tā visai virspusē, jo tomēr fundamentāli tas, ko tu radi, ir vērtība priekš citiem cilvēkiem, ka tas tā kā biznesa mērķis, ka tu radi kaut ko vērtīgu un par to tu saņem naudu. Es pat teiktu, tas ir, tas ir taisnība, jā, ka, tu naudu nedabūsi bez tās vērtības. Bet ir atkal cilvēki, kuriem es īsti nepiekritīšu, un teikšu, ka tas ir drusku naivi, kad teikt, ka tu netaisi biznesu, lai pelnītu naudu. Jo galu galā biznesa neturēsies bez naudas. Tu neturēsies bez naudas baigi ilgi. Kā saka, it kā var jau dzīvot kartonu kastē zem tilta, bet kaut kā gribētu. Bet ja tur vairs nav naudas, tad tu vairs netaisi biznesu, tad tev vajag jau teikt, ka tas ir kaut kāds, sociālais projekts, priekš, tur tā lieta, tavas personīgās attīstības, bet tas vairs nebūs sociālais. Sociālais tas būtu priekš sabiedrības uzlabošanas. Vai tu pats esi mēģinājis kaut kādu šo biznesu, nezinu, vai kaut kādu lietu augšā taisīt? Es visu laiku aizmirstu, man tas būtu jāpārbauda, bet vai 18 gados vai, es tomēr pagāju līdz 19 gadiem, es uztaisīju biznesu. Reģistrēts, viss, blā, blā, blā. Anime figūru veikals, online, anime shops, Latvijā bāzēts. Man bija vēl tajos laikos, kad diži nekā nebija pie mums. Tad bija tikai anime sana, bet anime sana bija tajā brīdī kaut kas, viņš bija apstājies, tur īsti nekas jauns netika liks iekšā kādu laiku, un sapratu, ja tas ir mans competitions, es varu to izdarīt. Bet
Un tad man bija kontakti ar oficiāliem distributoriem, dabūju visu iekšā. Man bija vēl kontakts, man bija plānots ar vienu Beļģijas cosplay materiālu šopu uztaisīt sadarbību. Es jau biju rakstījis, it kā gājis priekš pagaidām. Es viņu atradu caur Uniconu. Uniconā viņi bija kaut ko reklamējušies. Bet beigās tas, kas man iegrieza, bija tas, ka man sākuma resursi bija ļoti mazi. Es īsti neņēmu nekādu investīciju, man bija tikai 19 vai 18 gadi, neviens nebūtu man devis nekādu kredīti īsti, bez kaut kāda riktīgā biznesa plāna. Maziņu kredītiņu jau iedod, bet tas varētu nepalīdzēt baigi. Jā, un tad visu es darīju es pats. Mājaslapā, sociālajā, grāmatvedība, un palika drusku pa daudz. Tad es sapratu, labi, es šito vairs nedarīšu. Pamazām aiztaisīju visu. Mēģināju nopārdot pēdējās dažus inventāru. Daudz neko es nepārdevu, bet drusku es pārdevu. Viņš jau vecs nepaliek. Jā. Vai tev ir kaut kāds pieliekamais pilns ar anime figūriņām šobrīd? Nē, šobrīd nav. Tur tā lieta, kad es uzsāku to anime veikalu, lai es nopelnītu naudu, lai es varētu sev pirkt anime figūrīnas. Cik liels tev bija starta kapitāls tādā gadījumā? 0. Tu darīji šito te prīko, ka tu saņem pasūtījumu, tikai tad tu pasūti no noliktavas? Es sāku ar preorderiem, jā. Bet tie bija, tā kā jebkurā citā preorder veikalā, kad, tas bija vienkārši, jo tā figurīna vēl nebija iznākusi. Es pieņēmu preorderus, un tad es viņus izpildīju, kā viņi pienāca. Tur tā. Jā. Bet pilnīgi bez kapitāla tu vienīgi bija ekstra squishy, ja kolīdz kaut kas aiziet ne pēc plāna. Jā, es neko nezaudēju. Naudu. Nē, tādā ziņā, tāpēc, kad atgriezt naudu, tā nebija īsta problēma, jo es jau, jo ar preorder modelis burtiski, tur daži eiro maksimums es zaudētu. Tajā sākuma stadijā. Bet ja tev, tu pasūti preorderu, tev atnāk tas inventorijas, un tas pircējs pasaka, nē, es vairs negribu, lūdzu naudu atpakaļ man. Es neesmu saņēmis preci, bet, please, money me, please, now. Tādā ziņā man bija konkrēts, noteikums, rakstisks mājaslapā, kad, varēja atteikt līdz kaut kādam brīdim. Es neatceros, cik tas bija, bet, pirms preordera, tā kā. Viņiem bija datums aptuvenais, kad būs, kas jebkuriem citiem preorderu mājaslapās bija, kuras es dabūju no distributora. Viņi varēja, es neatceros, vai kaut kādas nedēļas vai mēnesi pirms tikai atcelt. Maksimums. Un pēc tam vairs nevarēja. Jo es jau, man nebija naudas, tur jau tā lieta. Vēl viena lieta, sakarā ar to. Vai pēkšņi izskrēja no... Labi, turpinam sarunu. Man kaut kas izskrēja no galvas svarīgs, ko es gribēju teikt. Vai šobrīd tas bija tā kā SIA reģistrēts, jā, tev? Tas bija IK, individuāls komersants. IK, pat pilnīgi, tad jau kas ir tāds, sarežģītākais tas posms, lai to uztaisītu visu? Divas lietas. Pirmā lieta, visa dokumentācija priekš, grāmatvedības, bet, labi, tas ir, bet tas, ko es nevarēju, es vienkārši nespēju nosēdēt pie tā. Un man nesanāca to automatizēt, jo distributoram nebija pareizu failu visam tam, lai es varētu datu ievadi veikt operatīvi. Jo sanāca datu, figurīnas internetu veikalā. Kā tas izplatītājs tev nodeva datus? Esmu redzējis, teiksim, tādu, ka viņi tev vienkārši, atsūta e-pasta spreadsheet. Tur tā lieta, konkrētais distributors, ar ko es strādāju, viņiem bija spreadsheets, bet viņiem tas bija vairāk, tas nebija tā kā, ir spreadsheeti, kuriem ir pilna prātas informācija, bet tas, ko viņi atsūtīja e-pastā, bija tikai tā, pārskatam. Un
Es joprojām nesaprotu, kā viņiem nevarēja būt pilna spreadsheeta, jo es par viņiem par to biju prasījis, bet viņiem nebija tāds importa spreadsheets, ko es varu ar visiem datiem vajadzīgajiem. Ar visiem SKU un visiem tiem. Viņiem bija tāds tā kā, nezinu, cilvēku pārskatāmais, un tad gribi detaļas, tad izvēlies no tā saraksta, ko tu gribi, un tad viņiem sūti, viņiem pieprasti pārējo informāciju, kaut kas tāds? Nē, viņiem bija tā kā datubāze, kur, webā datubāze. Ne gluži internetu veikals, bet, tā kā pārskatāms, bet, es saku, es nesaprotu, kā viņi varēja strādāt tā, jo tur burtiski ir jāpārkopē lietas vai jāskreipo webs. Tas tā viņu datubāze. Datubāze līdzīgi kā internetu veikals, bet, tāds vienkāršāk. Kā vienkārši tāds saraksts, ķipā iepirkuma sērijas uzskaita. Principā. Viņš bija pietiekami liels distributors, tā kā es nesaprotu, kā viņiem nebija normāli Excel. Nē, varētu būt, zin kā, ķipa strādā, priekš kam mainīt kaut ko. Jā, B2B pasaulē viss, kas var būt. Jo ir, es pieļauju, ka droši vien viņi tur strādā 10 gadiem tā, un viņiem ir ļoti labi izstrādā, nekas neplīkst. Sāks labot, un tad aizies, viss, kas vien var aiziet pilnīgā tūrē. Tad sanāk, tad vienā brīdī tas vienkārši bija pārāk liels čakars, lai turpinātu. Un tas izlēma vienkārši nē. Un tad es slēdzu ciet, protams, ar visām grāmatvedībām. Protams, kāds laiks pagāja, kamēr es visu varēju noslēgt. Ko tu darītu savādāk, ja tu tagad izdomātu vērt vaļā? Šobrīd man ir pārāk liels konkurence, tā kā es vairs to nevarēšu izdarīt. Rīgā atvērās Anime Shops. Bet vienīgais, tas, ko es dzirdu, tu īstībā strādāji tā kā pēc cita modeļa, tu preorderus taisiem. Pie manis mums esošajā tirgu ir tā pašvāk ar preorderiem. Tas ir, preorderi garantē to, ka tu dabūsi to figurīnu par izlaišanas cenu. Tas ir viens, bet, ja es to darītu, man tas būtu jādara par nopietnu. Jādabū kārtīgs sijā, jādabū grāmatvedis, labi grāmatvedis, tas nav čakarīgi, tas ir pāris 10 eiro mēnesī. Bet tas, ka, tas būtu jādara par nopietnu, ar inventāru, ar vietu fizisku. Savādāk īsti to neizdarīt. Tajā brīdī tev tu esi tāds pats veikals kā pārējie. Bet tajā brīdī es varu preorderus, jebkurā gadījumā Anime Shops, tas jaunais Anime Shops varētu to mierīgi arī darīt, preorderus pieņemt. Kāpēc viņi to nedara, es nezinu. Jo pieņemsim, tā paša muskatīra klausoties, man, piemēram, kas man sāk likties, kas, piemēram, pie mums trūks, tas ir, kas bija izplatīts par Japānā, viņam tas otrreizējais, tas tirgus, ka tur ķipa otrreizējais, ka tur, nezinu, iespējams arī tur paciņa vienkārši sabuktēta, bet līdz ar to viņi lētāk maksā, ka iespējams pie mums kaut kas tāds trūks. Viena lieta ir tas, kad Japānā otrreizējais tirgus ir tik labs, jo tas ir kā jebkurā otrreizējā tirgu Japānā. Viņi vienkārši, tas ir viņiem kultūra. Otrs Anime Shops, es skatījos, ka viņi bija kaut ko domājuši par otrreizējo tirgu. Vai viņi tos, bet laikam viņi to neaktualizēja. Viņi ir iepirkuši tā kā lietots no Japānas mantas, bet pieņemsim tā kā vietējā viņi, man liekas, neuzspērk. Tāda koncepta pie mums, ka tu uzspērc veco un tad iedod kaut kādu veikala kredītu un tu vari iztērēt to pie mums, tas ir... Es nezinu vispār, kur mums kaut kas tāds notiek. Tagad ir parādījies pēdējos gados tas, ka tu telefonus vari plus mīnus vairāk vietās nodot, ka tu savu veco telefonu uzpērk un tā, bet kaut kādā merchandise un tādā mums vispār nekas tāds konceptuāli neeksistē. Anime Shops, tas, ko viņi izdarīja, viņi no Japānas nopirka kaut kādu krāvu ar lietotām figūriņām un izlika uz pārdošanu. Viņiem, liekas, sanāk, varbūt viņas pārdot bišķiņ lētāk nekā būtu jaunas un tad kā decīt. Viena lieta, uz ko es tā kā tēmēju, kad es taisīju to Anime Shopu, bija lētāk to dabūt klientiem, jo problēma bija, ļoti liela problēma ir shippings. Lai dabūtu figurīnas uz šeit.
Tieši gribēju jautāt par shippingu, vai bija problēmas. Nē, jo distributors oficiālais, viņš atradās konkrētais, ar kur es strādāju Vācijā. Viņi lielu formātā, lielu formātā iesūta sev uz savu warehouse, un tad uz Eiropu minimālais tur pasūtījums, blā, 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 bija pietiekami, lai to starpību tā kā izveidotu nedaudz. Salīdzinot, kā pasūta pataisno no Japānas kaut kāda Amijāmi, piemēram, vai kaut kas tamlīdzīgs. Un cik es skatījos, man cenas bija tās, kuras es varēju reāli, kurās es varēju tā kā operēt, bija zemākas nekā kāda konkurenta. Tuvākajā apkārtnē. Okay, bet tu teici, ka visu šo iesāki ar mērķi, ka tu gribēji pats sev dabūt anime figūriņas. Kuras bija tavas iemīļotākās sērijas, kurām tu gribētu figūriņas? Viena figūra, ko es gribu ļoti, bet man šķiet, ka viņi visi izpirkta, un tagad ir jāskatās second hand marketā, ir viena Albedo figurīna. Scale figurīna, kaut kādi, viņa tolāk kaut kādi 300 eiro maksāja, 350. Okay, kas mums ir Albedo? No kuras sērijas tas ir? Overlord. Okay, kurš bija tas? Es šeit čatā varu iemest bildi. Es viņus pēc vārdiem neatceros. Es to telefonu atveršu. Overlords bija tā, kur... Jā, tā MMORPG Power Fantasy kinda. Jā. Čalis tika transportēts uz savu MMORPG spēli. Jā, bet tas ir principā viens no tiem labākajiem variantiem. Tajā pašā kategorijā, kā Slime izsakai. Tā galvenā asistenta. Jā. Arī kas tas būtu. Es šodien, man liekas, redzēju kaut kādu YouTube short ar viņu tieši. Bet es visu laiku domāju, kā ar citādi. Jo Overlords tomēr ir viena no manām mīļākajām sērijām. Pirmo sezonas kaut kādas 11 reizes noskatījies. Overlords no tādām power fantāzijām un izsekājuši tiem brīnumiem man arī viens no favorītiem ir. Es skatos skeptiski uz Ķirzaku arku. Tas bija pagrieziens. Jā, bet nē. Man vairāk nepatīk tas, kā viņi izdomāja to filmu uztaisīt. Tur drusku čakars ar storyline ir tajā vietā. Es novelu tā kā lasīju. Man šķiet, ka viņš nav pabeigts. Vēl vienam vai diviem volumiem jābūt vēl ir. Un tad būs stāsts pabeigts. Runājot par novelēm, tu minēji, ka tu raksti kaut kādas noveles. Rakstīju. Es biju publicējis uz Royal Roadā un vēl tur kaut kādās platformās. Kas ir Royal Roads? Principā web noveļu autori, kas angliski raksta, publicē. Tur nav kaut kāds konkrēts žanrs, tur vienkārši viss pēc kārtas ir? Jā, bet tur vispopulārākie ir lit RPG un tāda tipa. Tas vārds, ko es nesen iepazinos, ka tas eksistē. Jā, literālais RPG. Ir, jo, lit RPG principā ar spēļu elementiem. Sistēmas, līdzīgi kā solo levelings, principā tas ir principā lit RPG. Protams, tas ir Āzijas, tāpēc viņu nesauc par lit RPG. Lit RPG vairāk dod western grāmatām, bet, tas ir tāds. Es uzzināju par literāru RPG, kad es iepazinos ar Dungeon Crawler, ar Karlu sēriju. Tur bija vienkārši tāds, ka tas ir literāru RPG. Es tāds, to laikam tagad tā sauc. Jo pirms tam jau tieši Āzijas tirgu jau pilns. Es biju kaut kādu Sword Art Online, kaut kāds aizsazinu, kad lasījis vēl kaut kādi šitie. Tas pats Overlords jau arī tā kā RPG, lai gan es nelasīju viņus, tikai skatījos. Bet tur jau nav tā stila baigi viņus īpaši iezīmē. Tas gan aziātiem. Jo, principā, literally role-playing game. Principā tas arī ir tas, ko es teicu, kad sistēmas,
apokalipse, isekai, tā teikt. MMORPG spēles, VR, kaut kas tam līdzīgs uz to pusi arī ir. Jo tas vienkārši kā to western pusē sauc. Video spēlēs, tavā literatūrā animēs jūtu tādu RPG pieskaņu, vai arī tu arī esi video spēļu RPG cilvēks? Jā, bet es nevis aizgāju no video spēlēm uz RPG žanriem, bet es aizgāju no RPG žanriem uz video spēlēm. Sāki bez pamatzināšanām. Jā, jo vispār ir dažas spēles, kuras es bērnībā spēlēju vai skatījos, kā man brālis spēlē. Tas bija Gothic 3, tāda veca spēle. Nesen pirmajam Gothicam iznāca remakes tīmā. Viņš kaut kādu 50 eiro maksā. Man liekas, nesen tas ir šomēnes, ne? Gadienā? Pirms dažām dienām? Pagājušajā nedēļā? Jā, kaut ko es redzēju. Bet es tieši Gothic 3 spēlēju. Tas bija viens no manām mīļākajām bērniem spēlēm. Vēl Stronghold Crusaders es spēlēju. Ko vēl es spēlēju? Bija vēl kaut kāda spēle, ko es aizmirstu. Bet tās bija divas no galvenajām spēlēm. Vai tu tagad kaut ko spēlē? Jā. Ir tā, ka konkrēti šobrīd man tāds atpūtas periods no spēlēm, bet tas, ko es tā vispārīgi spēlēju pēdējā laikā, viens ir Warframes, tad vēl ir, es mēģinu pabeigt Persona 5 Royale, un tas tad var vaļā Steam. Tas jau ir garais. Tas jau lielais garais. Ir Battletech. Es atceros, Persona 5 ir ļoti populārs. Viņš ir arī Japānā. Jā. Bet es nesāku ar Persona 5, es Persona 4 Golden spēlēju pirmo. Tad ir Battletech. Disco Elysium es nesen sāku. Es spēlēju tādu obscure spēli Elin, Eternal League of Nephia. Principā sandbox RPG. Es atceros no bērnības, man bija, ko es spēlēju Gave Dev Tycoon. Tas vēl te man tāds, ko es šobrīd spēlēju. Jā. Tas Stellaris iznāca tajā brīdī, kad tirgus nebija tik ļoti piesātināts ar visiem tiem simulatoriem. Jā, viņš bija tāds kaut ko trāpīja zelta vidū. Bet tu mums reāli sāki, es atpūšos no spēlēm, tad tagad tu paņem nosauc kaut kādas 5 spēles, kuras tu tā kā spēlē aktīvi. Spēlēju, kuras es esmu iepauzējis, tā kā šobrīd. Bet kuras es plānoju turpināt. Jo man ir daudz vēl spēles, kuras es uz gadu laikā sakrājis. Tā Disco Elysium ir baigā drāma kaut kāda bija. Vai tu uz tādām lietām skaties spēlēs, vai tev ir kaut kādas, nezinu, morālās pārliecības par spēlēm? Man neinteresē, kas notiek. Ko es īsti negribētu teikt šajā podkāstā dēļ. Negribu politiku iejaukt šajā. Tā kā es īsti neteikšu, bet ir spēles, kuras politiski iemeslu pēc nespēlēju. Nevis dēļ to, ko publiski ir izteikuši. Bet tas ir tādos ļoti ekstrēmās keisos. Visi tie game developeri, kas, piemēram, slavēja, kad vienu cilvēku noslapkavoja. Tās spēles nespēlēju. Bet labi. Tie, kas sapratīs. Es pieņemu, tie, kas zina, tas zina. Es toču tik ļoti nesaku. Es tikai kādam Disco Elysium man uzkrita, jo es atceros, bija kaut kādas Ziemassvētki, Disco Elysium bija baigā atlaides. Es skatos, kāpēc viņam tik slikts atsauces ir, un viņi sāk kaut ko tur ņemties, ka tur šities tas kreatīvie līderi ir aizgājuši no kompānijas un apbižot un viss šits. Tur bija, kad otrā spēle faktiski tagad ir iznākus, ka tur pa lielam neviens no oriģināla autoriem, kas bija faktiski nav. Un kā es es sapratu no tiem augšējā līmeņa, tiem tā kā kreatīvajiem vadītājiem, tur tas tur nezagals nesadalīja lietas. Divi
idejas autori, kas bija tieši viņi kaut ko savā starpā nesadalīja, tur nezinu, kaut kas tur raksturiem vai kas, es neatceros. Viņi tur lielā brēka bija par to, ka tas viens no galvenajiem tiem ideju autoriem, ķipa lielākiem māksliniekiem, ka viņi kaut kā galīgi zaudēja tiesības pār to IP. Ka viņi bija parakstījuši, viņi bija atdevuši visu. Un tur bija kaut kāda apvainojuma par to, ka viņus tā kā ne tā maldināja, ne tās. Bet tajā lietā gan ir tas, kā es uzmanītos tādā lietā, ka tu dzirdi tikai vienu pusi no šitā te, ka viņi kaut ko parakstījuši, kaut ko. Jā. Tautā bieži vien notiek tas, ka cilvēki kaut ko paraksta, nedomājot par to kaut kurā brīdī, un tāpēc tam pēc kaut kāda brīža, kad spēle, pieņemsim, ir veiksmīga, viņi atšķirās, bļāvēc, es toreiz norakstīju visu, lai dabūtu naudu, tas sodīts, ko es izdarīju, tagad šitas ir piķi vērts, un es esmu apbižots, UTT. Gadās jau tā, ka tur kaut ko maldina, vēl kaut ko, visu pārējo, protams, bet kas tur patiesībā notiek, fig viņu zina. Tur ir lielā game deva drāma, bieži vien, kuru mēs varbūt pat neuzzināsim, varbūt uzzināsim pēc gadiem 10, nezinu, kad tur... Tur īstenībā vajadzētu skatīties, vai viņi tiesājās kaut ko, un ko tās tiesas prāvas, kas tur pacēlās, ko viņi tur izlēma, lai gan viņi zina, vai tas vispār kaut kas publisks ir. Gadiem var iet, un varbūt kaut kāds non-disclosure agreements uz tuvāko 5 gadu, 10 gadu, un tikai pēc tam. Bet tagad viņi ir atdalījušies tur un ir izlaistas spēles gan tiem oriģinālajiem cilvēkiem, viņiem ir tāda komēdija RPG spēle izlaista tādā pašā stilā, bet viņi tā kā izsmēja tos pen and paper role-playing game tropus. Un atkal otra Disco Elysium studija izlaida Disco Elysium tikai ar spiegiem. Tāpēc lietas turpinās. Bet jā. Nu jā, runājot par tādām lietām. Salicis Markus savu gamer kompu, vai tev ir spicais gamer kompis? Man ir spēcīgs gamer kompis, bet kas tika taisīts pirms jau 4 gadiem. Kas viņā ir saturs? Man ir procesors tajā laikā, tas bija gandrīz labākais. Tas man ir, kas šobrīd vēl joprojām tur līdzi lielākajai daļai gaming procesori. Tas ir Ryzen 9 5900X, kas ir 16 kodoli. Tik tur daudz kodoli. Grafikas kārta man ir 3070. Tas bija tas laiks, kad cenas bija augšā. Es viņu pa dubulto cenu nopirku. Ak, Dievs! Protams, tagad jau visdrīzāk budžeta variants, kad trīs vai... Priekals tas, ka tagad, ja tas būtu jauns, protams, tagad viņš maksātu tikpat, ja tagad jauna šī tāda liktu tikpat, cik es viņu nopirku oriģināli. 30. sērija vēl bija visai lēta, salīdzinoši, kas tagad notiek. Jo to laika 2500 saliku to datoru par kopā. Principā es netērēju naudas high-ends. Es netērēju, un viņš ir vēl vairāk high-ends, tāpēc, ka es netērēju naudu uz RGB, es netērēju naudu uz kaut kādu kruto stikla paneli, man viss ir melns, noslēgts, neizskatās kruts, izskatās parasts, bet viņā iekšā, es tīri tērēju naudu tikai uz performance, nekos citu. Vai tu vispār atradi pielietojumu tiem 16 kodoliem? Jo es tagad arī paņēmu procesoru vairāk kodoliem, es tāds... Nē, tīri tad, kad jārenderē video, jo to laika es biju mākslas vidusskolā, tad es gan sanācu ar video renderēšanu tā, un renderis jau galvenokārt procesoriņam. Izņemot, ja tie kaut kādi After Effects, tādi tipa lietas. Bet ir pats renders. Ātrāk vienkārši. Kā tagad ir, jo kādreiz, es pirms vēl pāris gadiem taču bija, ka vairums spēļu joprojām nemāku. Nē, spēlēm nav vajadzīgs tik daudz. Spēlēm man šķiet, ka maksimums 8 kodoli ir vajadzīgi. Jo lielākā daļa spēles... Renderēšanai tam līdzīgi, jā, tur... Jo vairāk, jo labāk, bez bazām. Bet tāpat laikā es, visu renderēju uz videokārtas encoderu. Tas procesors kaut ko tur varbūt dara, varbūt ne, es pat nesmu skatījies. Nē, tas ir...
Bet parasti ir, varbūt arī tev vienkārši ir, varbūt tu renderē visus, kāda tev grafikas kārta ir? Radeons, šis te jaunais. Tad varbūt, bet... 9070 XT. Bet, jo uz grafikas kārtas es renderēju tikai un vienīgi, efektus. Un tad procesors renderē visu pārējo, bet tā kā man ir tik labs procesors, man tas viss ātri renderējas. Tāds izklausās arī gana tehnisks cilvēks. Tu arī kaut ko, nezinu, ārpus kaut kādu citu tehniku knibinies. Kaut ko daries. Nē, ar tehniku, gan ar tehnika vairāk tas būtu ir darbā, cik es saskaros. Ja runa par tehniku, kas ir kaut kādi CNC, tādas lietas. Tagad šobrīd es taisu uz datora, būvēju, tā teikt, datu bāzi priekš TNC iekārtas. Cik mēs fórumā esam dzirdējuši no tevis, tu mums esi mēbeļu biznesā? Jā, ražošanā. Tas ir virtuves, tas ir skāpeļi, galdus arī var. Bet tas ir CNC viņus tā kā programmē, vai tu kaut kā konkrēti šajā brīdī es uzstādu CNC sistēmu jaunu, mēs vienkārši pārējiem. Lai jaunāks, krūtāks, ātrāk, viss bla bla bla. Bet tā es ikdienā daru divas lietas. Trīs it kā divas. Viens ir, es CNC urbju, urpšana. Es lieku detaļas, izvēlos failus, tas ir tāds vienkāršs darbs. Otrs ir, es esmu IT visas lietas uzstādu darbā. Ja kādam kaut kāda problēma, es to daru. Ja vajadzēja kaut kādi plancetes iepirkumi vai kaut kas tam līdzīgs, es to izdaru. Datoru iepirkumi, jaunu datoru uzstādi, es to izdaru. Internets ievilkt par visuriem, man teikt, to es izdaru. Man teikt, būs jāvelk arī internets uz blakus angāru. Tas man, tādas IT lietas, es principā to daru, kopš es atnācu. Es uzņēmu IT speciālists, es jūtu. Neoficiālais, bet jā. Kā tev vispār patīk šī niša mēbeļu ražošanas? Es neplānoju to darīt ilgi, bet es varētu arī to darīt ofisa pusē ilgāk. Šobrīd es vairāk tieši ražošanas daļā esmu plus IT speciālists, tā teikt. Bet ir iespēja, ka es nākotnē, ja es pietiekami ilgi palieku, es varētu vienkārši uz ofisu pārvākties un ofisā darīt lietas vairāk. Ko ofisā dara? Sagatavo visus failus, runā ar klientiem, materiālu pasūtījumu, piegādes, viss organizēšana, kaut kā tāda līdzīgas lietas. Protams, tas ir sadalīts pa vairākiem cilvēkiem, ko es tieši darīšu. Tas ir tikai laika jautājums. Kurš cilvēks bet kaut kā tā. Jā. Vai tu arī, cik vispār, teiksim, cilvēks no malas, cik viegli vispār ar CNC strādāt? Vai to var jebkurš darīt? To var jebkurš iemācīties, es domāju. Ir reti, kuram vienkārši tādas lietas nepadodas, bet tas būs reti, kurš. Tas ir vienkārši jāiemāc, un tad to var darīt. Tas ir vienīgi tas, ka ir fiziskā izturība no tāda aspekta, ka viens ir tu lielāko dienas daļu stāvi kājās. Otrs ir tieši tas, ka tev ļoti smagas detaļas ir bieži jāceļ. Un tas ir tas vislielākais, kad tu visu laiku celā kaut ko, tu uzskačāsies, protams, bet tas, kad uz muguras tev jābūt, tev jābūt pietiekami jaunam, es teiktu. Jo bieži vien esmu redzējis to prikotu, tas tā kā joks vai mīnus, nezinu, ka kā CNC operators var arī tāds bez mazliet, tur tāds sēdi mierīgi, tur nezinu, dzer tēņu vai ko tur vēl gāja, kamēr tev tur tā mašīna izdos. Vienīgais stresa moments, kad urbis aizlido pa gaisu, un tad gan tev jāsāk Kinda. Jo ir brīži, kad tu burtiski ieliec detaļu, tu paņem citu detaļu, tad tikmēr viņš pabeidz urbt, izņem to, ieliec nākamo un tā,
Bet tad citreiz ir, kad tu milzīgu detaļu ieliec, un tev kādas 2 minūtes ir jāgaida vienkārši. Tas ir atkarīgs, tas visu laiku mainās, cik bieži tev jābūt iesaistītam. Bet tagad, ja tev savaidzēsies jaunu mēbeli, vai tu pats to mēģināsi kādu taisīt? Jā, es varēšu arī. Es tad varēšu atmīnusot darba izmaksas un citas izmaksas, to pašu izmaksas. Ko tu vispār Es arī domā draugiem par varu to piedāvāt kvalitāti, akcijas. kas ir Ir tā, veikalos? Vai, teiksim, kā tu skaties uz IKEA? Nē, kvalitāte, nē. IKEA ir pilnīgi cits princips. Mēs varam uztaisīt līdz milimetriem, kā vajag. IKEA tu nopērc kaut ko pa kaut kādiem dažiem variantiem. Mums ir vairāki biznesa modeļi, kas reizē strādā biznesu uz biznesu un biznesu uz klientu. Biznesu uz biznesu mēs varam pārdot. Mēs, principā, gandrīz visai vidzemē, galvenokārt Cēzu apkaimē, Valmieras apkaimē, Siguldas apkaimē, galvenokārt tajās apkaimēs mēs lielākajai daļai meistaru, kas iet pie klientiem, uzmēra un tad uzstāda, mēs viņiem pārdodam detaļas. Materiāls sagriezts, aplīmēts. Daži paši urbi, daži grib, lai mēs urbjam. Tas ir tas biznesa uz biznesa sektors. Otrs ir, kad mēs paši pārdodam pa taisno klientam, tad mēs arī samontējam, un tad mēs aizvedam, uzstādam. Un tas parasti ir tā, kad tas tā par nopietnu. Tas ir kaut kas, ko tu uzstādi, ko tu taisies tur turēt visu savu dzīvi. Pie mums ir labi tas, kad tagad vismaz pie mums var miegrīgi pasūtīt kaut kādas konkrētas detaļas. Ja tev, piemēram, tev mājās ir kaut kāds skapis ar 3 plauktiem, bet tev pietiekami, piemēram, ir caurumi, vai tev kaut kāds plaukts saplīst, vai tev ir caurums vēl vienam plauktam, pietiekami, lai tu vari sabīdīt. Maināmie plaukti kaut kādi tam līdzīgi. Mēs mierīgi tu vari pasūtīt mājaslapā 1 plauktu pie mums pat. Jā. Tikai par tām plauktu izmaksām, jo mums neinteresē, vai tev vajag daudz vai maz. Mēs gan darām. Mums tā nav problēma. Tas tā kā idejas, ka materiāls plus darbs tīri tā izmaksas tās. Tīri tas detaļa kā detaļa. Piemēram, ja tev ir virtuve, tev it kā korpusi visi ir ok, bet tev kaut kādas ir apskrāpētas vai atlīmējušās fasādes, durtiņas patās. Tu mierīgi var nomērīt durtiņas un iesūtīt sarakstu, pasūtīt mūsu mājaslapā, tu uzreiz redzēsi cenu. Ja tev cena patīk, tu vienmēr pasūtīt, un tu vari visas durtiņas vienkārši nomainīt. Tā pa vienkārši. Idejas, ka jums nav it kā tas kaut kāda ir tā minimālā izmaksa, nezinu, tur pasūtīt. Nē. Tāpēc mēs, nē, mums nav minimālā izmaksa. Tu burtiski pa 5 eiro var pasūtīt vienu detaļu, vienu plauktiņu, vai pa 4 vai 3, cik tur, kā kurš materiāls, kā kur mala, kā kurš. Reizēm esmu redzējis, kad daudz, tā kā ir tas minimālais kaut kāds tas liekas. Mēs esam pietiekami lieli, kad mēs varam, mums tas tā nav problēma. Jo, jā, protams, mums ir jāpasūta vesela plāksne, cik tur 2,8 metri reiz, tad momentā neatceros, liela plāksne jāpasūta. Ja nebija kaut kas, vai 2,20, neatceros, man liekas. 2,80 m ir standarta garums, laikam, vai 2,72 m. Es neatceros standartu, es tieši ar plāksnēm neņemos tiešā veidā, tāpēc es neatceros to. Bet lielu plāksni mēs pasūtīsim, ja kaut kāds specifisks materiāls tas ir. Un klientam tikai jāsamaksā daži eiro par to vienu detaļu mazo stūrīti, jo mēs to plāksni vienkārši saglabājam, un mums viņa noderēs pēc tam. Un mēs vienkārši uzņemamies to risku, bet tas risks ir tik maz salīdzinājumā tieši tajā konkrētajā lietā, kad var vienkārši tā darīt. Mēs tā varam atļauties. Mēs apdomājis tādu variantu frēzēt ārā anime figūriņas vai gaming figūriņas, nezinu, kaut kā tāda. Šobrīd mums nav tāda frēze, konkrēti tāda, kas to varētu izdarīt, bet mums šobrīd nāk liela iekārta jauna. Tad to varēs darīt, tad mēs arī varēsim kāpnes taisīt, custom, mēs jebko varēsim frēzēt un darīt. Mierīgi. Es pat varētu uztaisīt blakus biznesu un vienkārši pasūtīt caur
savas māsas biznesu. Pilna ar kaķmeitenēm ar something. jo reizē, piemēram, tā pašā Unikonā var manīt kaut kādas no koka darinātas, kaut kādas anime tematiskas. Paldies, tu man iedevi labu ideju. Lūdzu. Būs mums iekārta, un es varēšu kaut ko tādu arī dabūt. Vispār jā, labi ideja. Jo kaut kā pēdējā laikā tiešām esmu manījis, ka kļūst kaut kā laikam populāri, es nezinu tā lieta, es nezinu dēļ kā vai kāpēc, varbūt nezinu to, ka tur kaut kas ekoloģiskāks vai kā, bet jā, ir kaut kā gan sākot no vienkāršiem, nezinu, nosacītiem dēlīšiem, kurus tu vari piekarināt, tur, nezinu, pie sienas vēl kaut kā, tur tādi smuki kaut kā izdedzināti vai tur, nezinu, tur izgrebti, redzēti, tur kaut kāds tādas. Pāris reizes esmu kaut kur arī YouTube'ā un TikTokā uzdūries, ka reāli no koka tur cilvēki tur vai nu frēzē, vai nu grēbi ārā kaut ko tā interesanti tā īstenībā. Izskatās. Un atkarībā no tās koksnes tekstūras, tur uzreiz arī tā ļoti interesantās formas kaut kā, tur nezinu, iemantojas vai rakstus vai figūriņai. Jo runājot par tām visām lietām, kā, piemēram, tas, ko Salkineksa atsūtīja, vai ne, mūsu fotostūrītī, tur bija, viņai tas jaunais galds, blablabla. Veikala vitrīna. Es jau uzreiz, kā viņa atsūtīja, es paskatījos, un es jau pētīju, kā viņš ir uzkonstruēts, un principā mēs tieši to pašu varam uzstāt. Tāpēc, ka viņš ir uzkonstruēts tā, kā viņš bija, man bija aizdomas, ka tie meistari nav pasūtījuši no mums detaļas. Jo mēs esam principā liela tehnoloģiju apjoma ziņā un iekārtu ziņā, tehnoloģiju apjoma ziņā un arī vienkārši vispārīgi tā kā lieluma ziņā mēs esam viena no lielākajiem Latvijā. Ir tikai kaut kādi 2, 3 mūsu jomā, kas ir lielāki par mums šobrīd, kas jau ir daudzus desmitus gadus bijuši. Vai tev nerodas kaut kāds nezinu, profdeformācija no radus tāds sejas skatījās kaut kā no mēbeli tāds. Jā. Tas ir, diemžēl, blakus efekts. Es katrā vietā, kur, piemēram, aizēju uz kaut kādu ēst, kaut kādu vietu, vai ne, vai vienkārši kaut kur ciemos esmu, es skatos uz mēbelēm, un es saku, ak, Dievs. Aha, šitā. Bet jūs taisat no masīva koka vai saplākšņa arī, vai kaut kāds kombinēties? Mums ir tā, ka masīva koks lielākā daļa neizmanto. Masīva koks mūsdienās, ja mums protams, jānāk uz vietas pastīties, tā bildēs nevar redzēt, bet mums ir dekori, ļoti daudz dekori, lamināta, ko tu vienkārši neatšķirsi no masīva koka. Nē, ir nav iespējams atšķirt. Salīdzinoši ar gadiem 15 atpakaļ, kas bija un tagad... Tas nav tas variants, ko tu redzēji kādreiz tās koka mēbeles, kas izskatās pēc plastmasa. Tas ir reāli, izskatās kā reāls koks. Viņas, man liekas, var nopirkt, viņas nav pazudušas, viņas eksistē. Jā, es zinu. Bet tas, kas mūsdienās ir pieejams, es saku, nav tā vērts vienkārši. Reāli masīvu koku. Man liekas, tur jau viņas bieži vien tiek aplīmēts ar šito, nav gadījumi netiek aplīmēts ar to pašu, kā viņu pareizi. Vidilu? Trautā saucamo šponu, ķipa, kā viņi finieri. Jā, mēs arī varam finieri, mēs arī ar finieri ņemamies, bet finieris nav tā vērts. Ja mums kāds prasīs mūsu viedokli, mēs teiksim, neņem finieri, ņem vienkārši kādu dekoru, kas gan izskatās, gan jūtas, kā finieris apstrādāts. Vienkārši, cenas ziņā. Izdevīgāk. Tu neredz atšķirību, tu nejūti atšķirību. Vienīgais, ja tu zini atšķirību, varbūt tev tas kaut ko mentāli dara, bet neviens, kas tev apciemos, nedomās, ka tas nav īsts koks. Neredzēs atšķirību. Esmu tāds veco tradīciju, varbūt cienītājs. Man piemēram, ja te kā koks vai tīpa, vai vismaz tas finieris idejiski, ja tu laminātu, tu viņu principā, var restaurēt kaut kādā līmenī, bet, man liekas, ir tas ierobežotais kaut kāds, kam tu vari restaurēt. Finieris, teorētiski, bet arī, ja runa par laminātu, laminātiem visiem ir savi kodi, tad, kad tu,
tad, kad tu uztaisi dabūtās lietas, vienmēr vajag piefiksēt to kodu. Jo tad nākotnē, jebkad tu vari dabūt to pašu materiālu. Nu, ļoti reti kaut kas iziet no vismaz tie, kas populārākie, tie kā kaut kāda dārgā, man liekas, venga, kā bija 20-15 gadus atpakaļ, tā viņi joprojām pastāv. Vienīgais, es atceros, ka mēdz būt, kad atkarībā no partijas var tons atšķirties. Nu, ķip, it kā kods tas pats, bet tons atšķirās. Es atceros, tas ir uzdūmies tādiem prikoliem. Ir tāda lieta, kad mēs arī ar to esam sastapušies, kaut kādi lētie materiāli, kas ir vienkrāsas, nu nevis raksts pogas, bet konkrēti vienkrāsas materiāls. Kaut kāds prasts, pelēks. Dažreiz maliņa no ražotnes, viņa atnāk drusku savādāks tonis. Viņš ir tās pats tonis, viņi saka, ka tas ir tas pats, bet drusku atšķirās. Bet tas ir pavisam konkrētiem dažiem materiāliem, kas ir vienkārši tik lielos apjomos, ka man šķiet, ka tas ir vienkārši kaut kāds ražotnes gļuks viņiem. Īstenībā ar to tonis arī tīri nesen tā kā uzzināja to, ka tas ir kā varbūt tas pats tonis, bet atkarībā no materiālus, kā viņš tiek uzklāts vai uz kā viņš tiek izmantots, viņš var atšķirties. Attiecīgi tā pati tā maliņa, melamīna, mans vecais šitais galdnieka. Es jūtu, tu ļoti aktivizējies uz šito tēmu. Kad ķipa, ka viņa, tad es pieļauju varētu atšķirties, un man liekas, no kā tā maliņa tiek izgatavot, un tas pārklājums, ka tie ir divi dažādi materiāli, un varbūt tāpēc viņi atšķirās. Runājot par maliņām. Es vienkārši pa automašīnām skatoties, tur stāstīja, kā uz metāla un plasmasas klājot automašīnai, kad var atšķirties vien tāpat krāsiņu, pēc tam izžūstot viņi atšķirsies, jo dažādi materiāli, dažādi šī tā kā uzsūkšanās, porainības, nezinu, kā varbūt pareizi to pateikt. Runājot par maliņām, iedomāsimies, ka šitais telefons ir plāksne, detaļa, un ka šitā te ir maliņa. Ir maliņas, kas visbiežāk tiek izmantotas, kuras līmē ar līmi, speciālo līmi. Viņām bieži vien ir šuve. Varbūt ja ir pareizā līmi uzlikt, pareizais tons varbūt viņi īsti nevar redzēt, bet ar gadiem viņi varēs sāks redzēt vairāk un vairāk. Piemēram, galda mala, tu redzi, ka tā kā ir tāda šuvīte. Mums ir... Daniels paskatījās tāds ir šuvīta. Es paskatījos savu galdu. Man ir šuvīte. Viņi taču ir. Jā, un mums ir arī pieejama lieta, kas man šķiet, ka mēs esam viena no 2 vai 3 cilvēku vietām Latvijā, kuras var dabūt tādu, kad bez šuves. Tur nav līme, tā ir speciāla mala, metrā drusku dārgāk, bet tas ir, tu vispār neredzi šuvi. Tur nav vienkārši. Viņa speciāla maliņa, viņa klājas bez līmes, viņa pati tā kā tiek piekausēta, un tas ir viens. Protams, ir arī līmes, ko izmanto virtuvēs, kas ir mitrumizturīgās, lai neuzbriest maliņas un tam līdzīgi. Kādas vispār tips un trikus tu ieteiktu cilvēkiem? Teiksim, 3 lietas, ko tu ieteiktu cilvēkiem pievērst uzmanību, izvēloties jebkuru mēbeli? Piemēram, vai virtuve, vai skapi, vai kaut kā tam līdzīgu. Tas ir atšķirīgs vai no virtuves vai skapji. Ja virtuves, tad viena, es mēģinu noformulēt ideju. Virtuve. Labi, es virtuvē īstenībā tā nevaru momentā iedomāties, bet skapjiem, vienmēr vajag ir tā, ka, ja mēs taisīsim, mēs jau to pateiksim un mēs to izdarīsim tavā vietā, principā, bet jāatcerās, tā, ka tu skāpi cel, ja viņš ir līdz griestiem, to viņi nepacels. Viņš atdursies pret griestiem, kad tu celsi. Ir tāda problēma, jā. Tādēļ tiek taisīti antresoli. Tiek uztaisīts skapis, skapis, un tad šeit augšā ir atsevišķs pūzlek virsū.
Jo tad šito var piecelt, un tad šito var vienkārši iebīdīt, un tā kā viņš uzlieks. Tad nav tā problēma. To mēs darām, to mēs jau vienkārši pasakam vietā, bet, ja kaut ko pats dara, tad tas vienmēr jāņem vērā. Tieši tas nedarīja tā, ka tu paskaties, man griezti ir 2,5 metra augsts, man liek 2,5 metrs gara skapi, un tad tu to saņem, un tad tāds, Nē, vienīgais tas jau likt kopā tad stāvus viņu. Tas ir izdarāms, bet sarežģīti ļoti. Ļoti sarežģīti. Protams, arī, viena lieta, kas... viena lieta, ko ir cilvēki baigi uzkarās uz to un domā, ka viņi grib MDF materiālu krāsot. Bet tas nav tā vērts. MDFs bieži vien ir vāja, ātrāk saskrāpējis vai sabojājis nekā lamināts. Jo ir tas ilgi mūžīgais tas uzskats, ka MDFs ir labāks. Visiem MDFs, te jau MDFs. Bet visi saplākšņi ir ļoti aizdobīgi. Nē, tur tā lieta saplākšņi mēs neizmantojam. Mēs izmantojam lielākā daļa mēbeles mūsdienās, kas ir taisīts tādas nopietnas uz kustom, ir viens no 2 materiālu veidiem. Vai tas ir skaidene, speciāla skaidene, kas ir laminēta, virsū, abās pusēs lamināts, tāds, vai tas ir MDFs, kam ir virsū kaut kāds akrils. Akrili parasti ir dārgie, viņi var ātri saskrāpēties, sabojāties, bet viņi tie dārgie materiāli, krūtie. Fasādēm lietas bieži vien, vai tam līdzīgi, kaut kādi krūtie klienti vai kas tam līdzīgs. Bet citādāk tad parasti izmanto vienkārši tas materiāls, kas ir zem lamināta, ir skaidru plāksne. Principā tā kaut kā. Saplāksni īsti neizmanto. Tas saplāksni varbūt izmanto kaut kādas galdniecības, kas ir, kas nav īsti, mūsdienās vairs īsti nē. Varbūt beidzot koku materiālu tēmu. Jo, ja man liekas, kāds tik līdz šim pāris apsveic tos klausītāji. Bet ir bez prototīpus saņēmām. Markus, vai tev jau ir prātā tavs nākošais projekts, jo tu mums esi tāds ļoti projekts cilvēks? Šobrīd es kopšu teritoriju. Man ļoti, mājās. Es dzīvoju laukos, mammas mājā, bet, vienkārši nav jēga izvākties šobrīd. Man ļoti nepatīk, kad zeme ir nelīdzena. Tā varētu būt problēma, ņemoties uz zemi. Man nepatīk zeme. Man pretīga liekas zeme, bet man ļoti nepatīk, ka viņa nav gluda. Zālens nav gluds, vienkārši kaut kāda viļņa kaut kādās vietās ar gadiem izveidojušies. Mums vienkārši urmi ir bijuši, un tad vienkārši ar laiku, gadiem pamazām. Šogad to noteikti neizdarīšu, bet nākamgad ir plānots ņemt šūrīti mini un vienkārši visu līdzināt laukā un sasēt zāli jaunu. Man vienkārši skrīt uz nerviem. Tad nelīdzena zeme šobrīd Markus numur 1 ienaidnieks. Jā. Tātad tā būtu tāda viena lieta, kas krīt acīs. Es tagad varētu izmēģināt jaunu jautājumu, kurus neesmu iepriekš mēģinājis. Ja tu gribētu tagad uzdzīvot, es nezinu, varbūt tu kaut ko svini, vai ir vienkārši tāds, ka, nezinu, vajag Markusam mazliet uzdzīvot personīgi priekš sevis. Ko darīt? Kas ir tavs, nezinu, kā tu uzdzīvo? Kas tev patīk? Kā es uzdzīvoju? Tas ir labs jautājums. Es īsti neuzdzīvoju. Kad es nezinu, tādu... Ja es gribu sev laiku paņemt un atpūsties un vienkārši būt, ar sevi, tā teikt, tad es aizbraucu uz sushi, paņemu kebabu salātus, paņemu zero kolu, vienmēr vienu to pašu, vienmēr apsēžos vienā un tajā pašā vietā un vienkārši sēžu un ēdu. Kas ir kebabu salāti? Principā kebabs vienkārši bez kebaba. Kebabs šķīvi. Kāpos? Kebaboks. Kebaboks.
Tu viņu pa salātiem sauc. Nē, viņus vienkārši tur, kur es ņemu, viņus sauc par kebabu salātiem sushi vietā, kuras viņus ņemu. Sushi vietā ir kebabs. Tur ir viss. Tur ir voki, tur ir okebļodas, tur arī kebaba salāti ir. Tur viss ir. Bet vienkārši es esmu atklājis, ka tur, labi sauksim viņu pa kebaba boksu, ka tas kebaba boks ir labāks nekā kebabnīcās. Es nezinu, bet ir vienkārši. Okay. Viņi pielietoja tās sushi tehnoloģijas. Varbūt, jā. Tāda uzdzīvošanas komforta lieta būtu kaut ko apēst. Bet tu tieši fokusējies uz vienu, ka tu zini, kas tev patīk. Tu esi tāds cilvēks, es zinu, ko es gribu, un es dodos pēc tā, vai arī tu eksperimentē arī. Nē, ir tā, ka man patīk jaunas lietas ēst, man patīk eksperimentēt ar ēdienu, bet, ja es gribu atpūsties, tad man vajag to, ko es vienmēr ņemu, tajā pašā vietā, kur es vienmēr esmu, un tajā pašā sēdvietā, kur es vienmēr esmu. Man tur ir norezervēts galdiņš ar jau tavu vārdu virsū. Nē, bet es tur tik bieži esmu, kad, īpa. Vienā kebabnīcā bija tikai situācija, ka viņi man atcerējās. Man nevajadzēja teikt, prasīt, ko es gribu, jo viņi zināja, ko es ņemšu. Man jau dažas reizes bija tā, ka es apsēžos un man jau uzreiz prasa, vai esmu gatavs pasūtīt. Tas jau ir servis. Viņi zina, ka tev nevajag izvēlēties. Jā. No vienas puses tas ir pat diezgan ērti. Vai tev pašam vispār patīk gatavot? Jā. Es gatavoju. Es nezinu, vai šobrīd šodien brīdi lietains, tā kā man mamma ir mājā kaut kur. Es nezinu, vai viņa jau sākus gatavot, bet ja nē, tad es pēc šitā podkāsta iešu stir-fry gatavot. Vistu cepšu ar dārzeņiem un olu nūdelēm. Vai tu sev tādu uzskati par tādu, tādu profesionālu mājas pavāru? Es varu uztaisīt gandrīz jebko. Tas līmenis ir tāds. Es brīdi baidījos, ka tu pateiksi, es varu uztaisīt jebko, kamēr tas ir stir-fry. Nē. Stir-fries ir kaut kas, ar ko es nesen esmu aizrāvies. Es sapratu, ka es varu diezgan veselīgi paēst. Diezgan maz kalorijas, un tas ir tīri ieviešanas dēļ. Es esmu tagad aizrāvies ar spiedienu katlu, spiedienu vārīšanu. Tā ir laba lieta, jā. Man spiedienu katls, es gribētu kaut ko nopirkt, sen nav bijis, bet es tvaika katlu nesen nopirku. Mēs nopirkām spiedienu katlu kaut kur pirms pāris gadiem, 3 gadiem, 2. Tas, ik pa laikam kaut ko uztveicē. Dārzeņus un tam līdzīgi kaut kādas lietas. Tepiškrāsnī dārzeņi ir cepti. Man patīk, ka vesels vistas cept. Tepiškrāsnī samarinēt un tam līdzīgi. Bet es visu kaut ko varu taisīt. Zupas. Kaut kā tā. Es tagad lielākoties eksperimentēju ar zupām. Spiedienu katlā tieši tā kā ar kaulu buļļoniem. Man tur es neesmu uzkodis, kuras varētu dabūt tikai kaulus precīzi, tāpēc man es veselu vistu vāru, bet es uzvāru to buļļonu īstenībā, laikam pēc 2 stundas sanāk kopsumā, jo tur viņu vajag, man vajag pirms pavārīt vistu, tad izņemt vistas gaļu, jo es negribu, lai viņi būtu pilnīgi sausi, un tad atkal ielikt visu to, ko es negribu bādu, kaulus. Ja tu vāri viņa sausa, viņa izteplis, viņa var izjukt. Kā man mammai sanāca vakardien vai aizvakar. Principā vista vienkārši izšķīdusi. Visi kauli pa zupu. Jā, es nokāpšu. Bet Rimī var dabūt kaulus reizēm atsevišķi, tas lielo kaulus kaut kādus. Ja kaut kādas buljonas zupas grib taisīt, tad jā. Man liekas, Maksimā ir arī tās kāņas. Tipas zupas izlases, kaut kas tās tur kauliņi. Mēs būtu tā ļoti gaļīgi kauliņi tur, kur reiz tur jāskatās. Riņķikā toši, ka man liekas, kā kurā Rimī ir Rimī, kur pārdodās, kur ir sveramais, bet nereti var tur, kur jau ir sapakots tajā nodaļā.
ieraudzīt. Jā, es tādu zupiņu izvāru, tas viņu ielieku leduskapī, un pēc tam nākošais, kad es viņu skatos, viņi kā želē, viņi nekustās vairāk. Tas ir tāds, kā kas kolagēns vai kas tur ir, tāpēc... No kauliem tā izlīva arī. Jo šitādu rezultātu ar parasto vārīšanu nekad nav man sanācis, bet šito spiedienu vārīšanu gan, jā, tu vari dabūt ārā, ka tev visu kaulu jūg. Vārīšanas var, bet... Ilgi jāvār. Ilgāk, daudz ilgāk, jā. Runājot par zupām, zupu fāze man ir pārgājusi, jo es vienu brīdi ļoti daudz zupas taisīju. Parastās zupas, bez spiediena katla. Bet runājot par ēdienu leduskapī pēc tam, nolikt atsevi. Ir tāda lieta, ka es esmu viens no tiem cilvēkiem, es nespēju, es esmu pēdējā laikā iemācījies ēst ēdienu varbūt 2 reizes pēc dienas, bet man ir ļoti tā nepatika ēst ēdienu, kas ir bijis atdzisis un tad uzsildīt. Man ir tādēļ, ka es gatavoju tikai un vienīgi vienai ēdienreizei. Precīzi tā, lai tajā ēdienreizē visu apēstu un nepārēstu. Tu gan daudz gatavo tādā gadījumā. Es neesmu vienīgais, kas gatavo. Man mamma gatavo, bet galvenokārt tagad, kad man darbs ir, bet brīvdienās es vairāk varēju tā izvērsties, tā kā es nestrādāju. Bet tagad, kad es strādāju, es pārāk nogurs, lai es to darītu. Tur tā lieta. Es skaidrs, man liekas, visi vislabāk ēstu pilnīgi svaigu ēdienu, nevis sildīt kaut ko, bet vienkārši tā kā laika ekonomijas labad sildi. Priekš manīm game changers bija mikroviņu krāsniņi. Man pirms tam nebija visu dzīvi. Mums arī tagad ir mikroviņu krāsnes kādu gadu jau. Tas arī ir game changers. Jā, es tagad biežāk ēdu, tā kā uzsildīt kaut ko. Bet... ir tāda lieta, ka tieši par to atkārtoto ēšanu, man ir vairāk tas, ka, ja es redzu, kad ir ēdiens, un tur drusku paliek pāri, man tas drusku ir jāapēd. Nevar atstāt drusku kaut ko. Drusku, tas ir neveikls daudzums, jā. Bet atkal, un tad ir tā, ka es tievēju tikai tad, kad es gatavoju, jo es pagatavoju tikai tik, cik vajag apēst. Tagad kāds cits gatavo. Tad parasti uztaisa vairāk, lai nebūtu tik bieži jāgatavo. Un tu nevari pieļaut šito te, ka tur paliek pāri. Paliek pāri, nē. Visam ēdienam jābūt izdīcinātam. Tas jau ir tā kā šitos te, ka citreiz kaut kādi mājdzīvnieki sevi noēd līdz kapam, jo viņi nevar apstāties, ja kamēr dod. Jā. Kamēr ēdiens ir dzīve, var ritēt uz priekšu. Kamēr viegli piekļūstams ēdiens ir. Jā, ja tālu jādodas. Ja mājās nav ēst, ko tu izvēlētos darīt? Braukt, meklēt ēdienu vai vienkārši iet gulēt? Gan. Ir tā, ka es varu... Vienlaicīgi? Nē, kā kur reizi. Depends. Ja es esmu tādā izsalkuma stadijā, ka es vēl varu aizmigt, tad, protams, aiziešu gulēt, un nogulēšanas vairs nebūšu izsalcis, ka es pamodīšos. Un tad es būšu zaudējis kādu kilogramu 2. Tā kā viss labi. Man liekas, tu paspēji tikai dehidrēties mazliet, tad tie kilogrami tik, viņi ir gana energo blīvi. Tas, kad, ja es aizmiegu, es noguļu izsalkumu, tagad es pamodžos, es neesmu izsalcis, un es varu noiet visu dienu pat bez ēdiena papildus. Jo tajā brīdī man ķermenis jau ir iegājis, es ēdienu nedabūšu, man ir ko dedzināt nost. Šobrīd mans kuņš nepiekrīt šai apgalvojumam. Viņš protestē, lai tu šeit neiedvesmojies no visādiem ieteikumiem. Jā, jo, dehidrēties, jo es jau ūdenes dzeru, es daudz ūdens dzeru. Tas īsti nē. Tā kā, jā. Man mēdz būt arī tas prikols, kad it kā es aizēju, varbūt, nezinu, man nav gribējies ēst, aizēju, un no rīta arī kā nekas nav, tur uzkur reizēm ir tā, kā pamostos, un ir sajūta tā, ka es nezinu, tur ēdis nedēļu, mošu to vietas, no ritīgi jau tur kuņas jau ir līdz mugurkaulu. Tas ir tieši atkarīgs no iepriekšējā vakara. Ja es mēdzu daudz, būs ok no rīta. Ja es neesmu mēdzu dižu, tad es jutīšu to no rīta.
tas jau galvenokārt no kalorijām un cik tev ir liekās kalorijas, ko ēst ķermenim. Bet, jā, un ja es esmu tik izsalcis, kad, jā, protams, es nevaru pat aizmigt, tad, diemžēl, ir jābrauc kaut kur un kaut kas jāmeklē. Protams, es dzīvoju laukot kaut kāds 20 minūtes, 15, 20 no pilsētas. Aha, tā tu ar automašīnu brauc. Kā tev ir automašīna? Jā. Kāda? Pastāsti mums. Kāda? Tu mums pastāstīji par kompi, tagad laiks stāstīt par mašīnu. Redzējuši esat manu auto, man ir Fords Mondeo. Tāds pasists. Vai kā gan tā pasišana gadījās? Ziemā, 3 reizes pēc kārtas. Tā kā vienā ziemā 3 reizes. Vai tevī kaut kā saslīdēja? Viens gadījums bija, kad man pretī brauca pa vidu ceļa, un es vienkārši nespēju noreaģēt. Vienīgais, es braucu līkumā, es braucu gar iekšējo līkuma malu, bet pretī man no līkuma brauc pilnā ātrumā pa ceļa vidu. Viņš nebrauc pa savu jozu, pa ceļa vidu. Un bija, es it kā mēģināju izstūrēt, bet vienā brīdī man ieslīdēja riepa, un es vienkārši slīdēju kādus 50 metrus uz apakšas mašīnas pa sniegu, pa grāvi. Vienreiz es ietriecos mašīnā, aizmugurē, busā. Busiņā, nevis busā. Un tad bija viena reize, kad pat neatceros, kas notika. Es kaut kur vienkārši... Pagad. Varbūt tikai 2 reizes. Pēc man liekas, 3 reizes savarēju. Es 2 atceros. Šā vai tā rezultatīva sezona. Rezultatīva sezona. Es domāju, nevajag tās rezultatīvās sezonas, vairāk galvasāpju un lieku kustības. Tagad jau pusgadu braucu ar nošķeltu tievāku serpentīna jostu. Mašīnai. Tas, kas darbina visu ģeneratoru. Kādu jostu? Serpentīna. To, kas... To, ok. Bet tev jau mašīna arī ir godājuma vecuma. Jā, bet īstenībā man pat liekas, ka es varēšu šitos... Viņa nav vecāka par mani. 7. gada. Bet man pat liekas, ka es šo skatu iziešu. Nē, es viņu neiziešu šajā stadijā, bet es viņu iešu, tad es zināšu, kas man jāsalabo, tad es salabošu, un tad es iziešu. Tāds Nē, bet es tā diezgan apsvēru visas iespējamības, un es sapratu, ka viņi ir pietiekami labā stadijā, lai es varētu pa okejīgām naudām salabot viņu. Izņemot kaut kādu... Vai tev patīk tava mašīna? Man ar viņu iepatikosies, un es sapratu, ka, ja es jaunu mašīnu ņemtu, vai nu es ņemtu brāļa Mersi, E-klases, vai arī es ņemtu jaunāku Ford Mondeo, kaut kādu 11. gada. Viena versija jaunāka, izskatā viņa smukāka, bet viņa, tas pašs lielā bagāža, un tas viss daudz var ielikt. Vai tu ņemtu pavisam jaunu mašīnu? Šobrīd, diemžēl, tādas opcijas nav. Tas ir pat daudz drusku. Konkrēt šajos turpmākajos 2 gados, nē. Bet, vai tu vispār pats remontējies kaut ko pa mašīnu, vai tu uzticies vienam servisam? Kaut kādas mazās lietas, jā, bet uz šito skati, iziešu pirmo reizi, redzēšu, kādi divnieki man ir, un ja toču būs vērts labot, tad ir lietas, ko es pats labošu, kas ir bumpers jānoņem, tad ir miglnieks jānomaina, ko es skatījos cenas apmēram visur vienādas, konkrēti šitam kaut kādi daži 10 eiriki. Un tad man ir ar epoksīdu jāsalīmē, kā tas saucās, logu mazgājumā šķidruma tvertne. Tādas lietas es pats izdarītu. Tā teka, bišķi. Man nav logu šķidrums jau pusgadu. Es vienkārši tur rāmīgi, un tagad man vajag, es uzlēju uz stikla, un tad es vienkārši notīru. Labs.
Nē, zini kā, tu vari tā vienkārši tādī špricējumie, kas ir šitie tādā iepildītās, vienkārši no logu pabāžu roku, ieslēdz tīrītājs, ir labs strādā. Tur jau īstenībā vajadzētu kaut kādu pudelīti, kur tu saspied, lai tāda lielāka strūkla ir, jo tas pši jau būs baigi ilgi īstenībā. Vai nu var tiešām vienkārši pudelē izteicis korķīt caurums uzslēgts. Un tādu trubiņu aizlaist. Ielīmēt ar MacGyverni un vienkārši iekšā saspiest. Kad tu mašīnā pūslīdz spaidi, tev līdz. Jo man arī, principā, kad bija gājis skati, man pa lielam bija 4 divdieki, bet viens tas divdieks bija ritīgi stulbs. Man vienkārši pagrieziena rādītājs nestrādāja. Es to nebiju pamanījis. Man bija veseli 2 stulbi. Tieši sāna, nevis galvenais, bet tieši sānā, kas ir tā kā pagriezena rādītājs, tas nestrādāja. Ja pārējās 3 lietas bija tīri metināšanas jautājums. Nu, tur pa 2 lietām es it kā zināju, trešo to man tur norādīja un tāds, nu labi. Saremontē varam braukt līdz nākamajai. Man arī bija tāds diezgan stulbs divnieks, kas bija vienkārši man 3 stūrs nebija. Man liekas, man vispār neskatījāt. Man šķiet, ka viņi kaut kā periodiski tikai dažām mašīnām paskatās. Jo man tas it kā viss ir salikts salīdzinoši redzamā vietā. Man vienkārši tā bagāžniekā soma, kurā ir viss tas iemests. Un es nezinu, varbūt, ja viņš tur vēra vājā bagāžniekas neredzēja, tad ir it kā stāv gan. Man vēra bagāžnieku vaļā un man pastījās, balons bija dzēšamais, bet man nebija 3 stūris. Viņš prasīja, vai man ir. Es teicu, nē. Bet es nopirku 3 stūri uz skati, lai es izietu. Bet tad, kaut kādu mēnesi pēc tam, es atradu, ka man bija oriģinālais Ford 3 stūris. Bet viņš bija kaut kādā citā kompartmenā. Viņš nebija pie rezerves riteņa kaut kur iekšā? Nē, viņš bija pavisam dziļi iekšā, kā viņš sauc, bagāžniekā, bet viņš vienkārši ielikts tik dziļi, ka tur būtu jāņem visa apakša nost, visa virsa nost, lai viņu ieraudzītu. Es šitā arī oriģinālo 3 stūri atradu, viņš, tur, kur rezervas ritenis, tur, man liekas, tur vēl ir balons no... Kad mašīna iznāca no konvejeru, tur tas gāzes balons kopā ar to mašīnu eksistē. Man vēl ir oriģinālais rezervas ritens. Orda. Viņš jau tur nav pārakmeņojies. Nē, labi, negluži oriģinālais. Disks man ir oriģinālais, tas loģiski. Disks, ok. Bet tas, ko es vērtēju, izskatās, kad runājot par rezervas, izskatās, ka iepriekšējie saimnieki ir uzlikuši pilnīgi jaunu Continental riepu virsū. Rezervas riepu pilnīgi jaunu svaiga. Tas man... Jā. Ok, tu man bišķi krausties. Es kaut ko dzirdu, kaut ko nedzirdu. Internets kriksītī iegļuko, bet būs galieraksta viss būs bumbās. Jā, es skatos vispār. Ka ir 1,5 stundu mēs jau runājam, tad mēs varētu virzīties uz tādām nobeidzošajām idejām. Viens jautājums, ko man patīk, tas beigām man prasīt cilvēkiem, vai mums ir kopiena, fórums, vai tu tajā kaut ko vēlētos, nezinu, jaunu redzēt, kaut ko vairāk redzēt? Grūti pateikt. Tev būtu kādas vēlmes. Es tikai nesen esmu biežāk sācis piedalīties, tā kā man tādas viedokļi vēl šobrīd nav. Nav. Es vairāk... Kas mums varētu būt? Es vairāk fokusēju šobrīd uz to, kad es gribu vienkārši biežāk kaut kādos sajietos tikt. Man vairāk tas tieši aspekts interesē. Sapratu. Vai tu gribētu, pieņemsim, tiešsaistes sajietas vairāk?
Teorētiski jā, bet tajā pašā laikā ir tik daudz darāmā, kad vieglāk, ne vieglāk, bet pat manā galvā man vieglāk ir saorganizēties uz kaut kādu, dzīvo sajietu nekā uz online sajietu. Ir tā, kad. Bet kaut kā tā. Man īsti nav nekāda ieteikuma uzlabojumiem šobrīd, tāpēc, ka, Jūs šo dzirdējāt šeit pirmie. Viss ir ideāli. Neko nevajag mainīt. Nē, es šeit sadzirdēju, ka mums vajag vairāk dzīvos sajietus. Nē, es jau domāju, ka ir pietiekami. Es vienkārši uz visiem netieku. Man liekas, mums šeit katru nedēļas nogali kaut kāds barsta tauta kaut kur brauc prom. Parasti vasarā ir, man liekas, tā aktivitāte, ka vairāk pasākumu notiek kaut kādas lietas, un tāpēc cilvēki ziemā parasti, visi sēž mājās attuļojušies dziļās un neviens nekur nelien ārā salā. Tu kaut ko Kadilieki bija pieminējis, ka tu būtu varbūt ieinteresēts uz Jāņu svinībām Lego, bet vai tu arī domā, beigās mēs laikam nospraudām, ka mēs pie manis brauksim? Es nezinu, neko par to tas ir. Man liekas, šī ir vēl lieta tāda, ko plānos pēc ieraksts, jo šis nenovecos labi šī tēma. Nē, mēs varam, protams, iedot nākotnes skatītājiem ieskatu, ka mēs rīkojam tādus kā fóruma, kaut kādus tematiskos sajietus, tur, nezinu, svētkiem, tur Jāņi, jaunais gads, nezinu, kaut kāds. Kanāmī mums ir lielais sakura. Kanāmī mums katru gadu stabili, gandrīz vien tradīcija. Tā, ko, Dimitri, vai tev ir kāds noslēdzošais jautājums? Vai man ir noslēdzošais jautājums? Man jautājumu būtu varbūt daudz, nezinu. Īsti, godīgi sakot, kā tev pašam pēc izjūtām? Ko tu izvēlētos? Pīcu ar ananāsiem vai sausu kebabu? It kā loģiskā atbilde ar pīcu ar ananāsu, jo tā ir vienīgā pīca, kas ir garšīga. Pavērsiens. Tas pavērsiens. Tu man iedeva vienu izcilu izvēli un vienu pretīgu izvēli. Protams, ka pīca ar ananāsu. Es neietu tik tā, ka teikt, ka tā ir vienīgā garšīgā, bet tā ir spēcīga izvēle. Tā nav vienīgā garšīgā, protams, es drusku pārspīlēju, bet tā ir viena no garšīgākajām. Bet, ja tāds nopietns jautājums, tu principā sevi tā kā uzskati par tādu kā automīļotāju? Ir tā, ka es esmu vairāk automīļotājs no tāda aspekta, ka man patīk mašīnas, man patīk skatīties tādas lietas kā drifts. Es gribētu izmēģināt, vai es to gribētu darīt. Nē, nezinu, varbūt. Bet man patīk mašīnas, bet es neesmu mašīnu zinātājs. Es nezinu daudz par mašīnām. Tas ir vairāk tā, ka man vienkārši tā ir viena no tām lietām, kas vienkārši patīk. Ne padziļināti, bet vienkārši patīk. Tāda kaut kā. Vai līdz ar to tev ir tavs sapņu autokāds, kur tu gribētu kaut kādu varbūt? Man ir vairāk sapņu auto. Pirms gadiem 10 es būtu teicis Lamborghini. Bet labi, tas tā. Nē, bet vairāk viens, kas ir, negluži sapņu auto konkrēts, bet tā vispār kaut kāds čūnēts tīri trases, drifta auto vecāks Japānis, bet tas ir ļoti dārgs sapnis. Dārgāk nekā jaunu mašīnu dabūt. Bet ja kaut kas no jaunā gala, tad es iedalīšu divās kategorijās - elektriskais un neelektriskais. Elektriskais tā būtu Tesla, bet nevis kāda pieejamā, bet šobrīd nepieejama, kas ir Roadsters, tas bija tikai kādu brīdi pieejams, tā kā alternatīva, kaut varbūt Tesla.
Bet, ja no ar degvielu, it kā dažādas man ir, bet viens būtu, man patīk, neaizmirst, kā viņu sauc. Kā viņu sauc? Viens pickups, es aizmirsu, kā viņu sauc, bet, karač pickups. Tas ir kaut kāds aziāts vai eiropietis, amerikānis? Toyota Hilux, laikam. Toyota. Toyota. Hilux, ja es nemaldos, bet kaut kā tam. Nē, Hiluxi viņi ir interesanti. Nē, es zinu, labi, ir tā leģenda, ka Toyota tur vispār nelūs, gadrīz vismaz vecās. Jā. Bet, ja es gribētu Toyota Hilux, es gribētu drusku vecāku modeli, jo tie jaunie neizskatās labi. Varēs sakraut visu mājasaimniecību vienā mašīnā. Doties. Lai gan nav viņa tik liela. Lai gan Toyotas arī tāds izmēr. Tagad citreiz tu redzi tos amerikāņus, tu tāds bļāviens, šis bija liels un visdrīzāk pie mums nemaz nebrauc ar tiem lielākajiem. Tāds, Nu jā, ja gribu lielu, tad visticamāk jāņem ir Ford Ranger F151 un Raptors, tie bija tie varianti. Tie tādi lielāki. Ford Raptors, tas ir milzenis vienkārši. Tas ir... Jā, es cēsīs bieži redzu Raptors vairākus. Arī kaut kur gar manu māju ir braucis. Laikam laukos viņi vairāk tagad ir šitajās vietās. Nē, viņš kā darba mašīna, viņi ir sastopami. Nu ko, uz šīs Raptor nots, es domāju, mēs varētu nobeigt. Mums ir 1:46 minūtes vasaras. Jau 2, 3 sekundes, 4 sekundes. Jā, paldies visiem par uzmanību. Paldies Markusam par dalību. Un čau visiem. Čau. Labus ceļus.